Sveiki, esmu Rihards Kols. Šodien vēlos dažos vārdos pastāstīt par svarīgu aspektu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Runa ir par kvalificēto balsu vairākumu kā principu un ar to saistītajiem ierosinātajām reformām. Sāksim ar pašiem pamatiem. Eiropas Savienības padomē, kas ir galvenā un augstākā Eiropas Savienības lēmēja institūcija un kas sastāv no ministriem, kas ir Eiropas Savienības dalību valstu valdību pārstāvi, lēmumi tiek pieņemti vairākos veidos. Bet galvenie no tiem - vienprātības princips vai kvalificētā balsu vairākuma princips. Vienprātības princips tiek izmantots, ja jautājums tieši skar Eiropas Savienības kopīgo politiku īpaši svarīgās jomās - nodokļos, ražošanā, ražošanas politikā, tirdzniecībā un tā tālāk. Balsojumā tiek pielietots viena balss, viena valsts. Princips, kuru faktiski ikvienai valstī ir veto tiesības. Kvalificētais vairākums kā balsošanas princips tiek izmantots vairumā gadījumu, kad lēmums skar kopējo tirgu, konkurenci, lauksaimniecību, zivsaimniecību, patērētāju aizsardzību, ārvalstu investīcijas un vides un ekonomiskās koordinācijas jautājums. Kvalificētā vairākuma gadījumā katrai valstī ir noteikts balsu skaits. Kvalificēts balsu vairākums tiek panākts, ja vienlaikus ir izpildīti divi nosacījumi. 55% no dalībvalstīm balso par, praktiski tas nozīmē 15 dalībvalstis no 27, un priekšlikumu atbalsta dalībvalstis, kuru pārstāv vismaz 65% no kopējā Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita. Kvalificētajam vairākuma principam jau šobrīd ir liela nozīme Eiropas Savienības likumdošanas procesā. Tas ļauj efektīvi pieņemt lēmumus. Vienlaikus ir jautājumi, kuros nepieciešama vienbalsība. Tātad katra dalībvalsts ir ar izšķirošu balsi. Pastāvošā sistēma ir līdzsvarota. Tomēr vairākas ierosinātās reformas draudz šo līdzsvaru izjaukt, mazinot mazāku valstu ietekmi lēmumu pieņemšanas procesos. Nacionālā apvienība ir vienmēr nelokām iestājusies par nacionālās suverenitātes saglabāšanu Eiropas Savienības ietvaros. Šajā pārliecībā arī balstīta mūsu iebildījumi izskanējušai vēlmei virzīt Eiropas Savienību uz pāreju uz kvalificētu vairākumu balsojumu ārpolitikas un sankciju politikas jautājumos, kā arī drošības un aizsardzības jomās. Jāsaprot, ka Eiropas Savienības iekšpolitika ir Latvijas ārpolitika. Eiropas Savienības kopējā ārpolitika veidojas tikai un vienīgi uz dalībvalstu konsensus pamata un nav pieļaujams, ka Latvijas ārpolitiku nosaka atsevišķu dalībvalstu panākais kvalificētais vairākums. Tā mēs faktiski zaudējam savu lemtspēju. Uzskatām, ka katrai valstī, neatkarīgi no lieluma, ir jābūt vienlīdzīgai teikšanai tajos politikas jautājumos, kas skar mūs visus. Eiropas Savienības spēks ir tās daudzveidībā un cieņā pret dalībvalstu suverenitāti. Pilnīgi pārēj uz kvalificētā vairākuma balsošanas sistēmu apdraudēt šos pamatprincipus. Turklāt šādas reformas var novest pie lēmumiem, kuros netiek pilnībā ņemts vērā visu dalībvalstu dažādās vajadzības un dažādie apstākļi. Mēs zinām, kur tas vestu uz sašķeltāku Eiropu, kas nespēja vienoties. Tas būtu solis prom no dalībvalstu vienlīdzības un līdzvērtības principiem, kas ir vienmēr bijusi Eiropas Savienības kā projekta veiksmes atslēga. Mēs iestājāmies par tādu Eiropas Savienību, kurā svarīgākie lēmumi tiek pieņemti ar visu tās dalībvalstu vienprātību. Stāsts ir par kopsaucēju meklēšanu, atšķirību respektēšanu un kopīgu virzību uz priekšu. Jā, tas mēdz būt sarežģīti, piņķerīgi, tas mēdz aizņemt daudz vairāk laika nekā reizēm gribētos, bet tāds vienmēr ir bijis ceļš uz izaugsmi un labāku rītdienu. Mēs esam par Eiropu, kurā katrai dalībvalstī ir balss un kur vienotība tiek panākta ar vienprātību, nevis piespiešanu. Nacionāla apvienība vienmēr bijusi un būs nacionālo interešu sardzē.